Varam. Labdien, klātesošie! Labdien tie, kas mūs skatās arī attālināti. Un šī ir mazpilsētas stāstnīca, kurā mēs aicinām Talsiem novadam nozīmīgus ļaudis. Un šajā reizē pie mums viesojas Ansa Lerha Puškaiša māsas Anlīzes mazmazdēls, kurš savas bērnu dienas ir aizvadījis Talsos, bet viņš ir arī kļuvis par ievērojumu folkloras pētnieku. Un viņš pat 2001. gadā saņēma lielo folkloras gada balvu. Pie mums viesojas Guntis Pakauns. Jā, ir ļoti jocīgi būt tādam ievērojamam cilvēkam. Te, kad bija Talsu pilsētas svētki, vienu gadu man paņēma tai gājienu sākumā, kur gāja tie ievērojamie cilvēki, bet es laikam nemācēju banketā pēc tam pietiekam uzvesties labi un vairāk mani neaicina tajā ievērojamo cilvēku gājienā. Bet, principā, tādu cilvēku dzīves stāstu vai par viņu, kāpēc? Principā mums ir pasaulē viens cilvēks, kas patiesībā mūs interesē, un tie esam mēs paši, ja? Un tos citu cilvēku stāstus tad mēs klausāmies tāpēc, lai sev kaut ko noderīgu tur paņemtu. Ja? Varbūt kaut kas. Mēs it kā arī pasaku klausoties, mēs ar to pasakas galveno varoni identificējamies, ja? Un izejam to ceļu ar viņu un ko mēs no tā varam paņemt. Ja? Tā kā man pašam arī tā balva toreiz bija, tā bija grāmata par Ansu Lerha Puškaiti. Vārds sakot, mans vecvecmāmiņas brālis, dzīves tepat Talsos, Puškaiša ielas viņā galā, 8 km ārā Cīruļu mājās, un viņš varēja paturēt vecāku mājas un palikt saimniekot tur, bet viņš bija citādāks, viņš atstāja mājas jaunākam brālim un izdomāja, ka viņš grib mācīties par skolotāju. Un tad viņš brauca uz Tērbatu, tur viņš netika iekšā. Un tad viņš brauca, tēvs viņu aizved uz Džūkstu pie pazīstama skolotāja, un tur viņš neklātienē sagatavojās, izmācījās par skolotāju, un tālākais viss viņa dzīves ceļš saistīts ar Džūksti. Un viņš dzīvoja ļoti īsu mūžu, 43 gadus. Viņš savāca otru lielāko latviešu pasakrājumu nopublicēja, ar ko viņš tiešām ir slavens un nozīmīgs folkloras pētniecībā un arī mūsu nācijas vēsturē, jo toreiz latviešu pašapziņā bija ļoti svarīgi šie folkloras vākumi parādīt, ka mums arī ir. Nav tā, ka tikai citām tautām arī mums ir. Ja? Un tad viņš mira 43 gadu vecumā 1903. gadā. Dzīves viņš ir 1859. gadā. Tā ir mana e-pasta adrese, var viegli atcerēties 1859@inbox.lv, bet pats es esmu dzimis 100 gadus vēlāk, precīzi 1959. Ja? Arī tāda ļoti dīvaina dažu mēnešu atšķirība, un tad es lieku to savu biogrāfiju ar to, ko viņš ir padarījis tajā laikā. Ja? Viņš padarīja vairāk, bet man tas ceļš citādāk, bet pateicoties viņam, es tiešām sāku interesēties par pasaku pētniecību un ar to diezgan lielā mērā nodarbojos arī tagad. Bet par šito grāmatu, vārds sakot, viņa draugs un kolēģis skolotājs 25 gadus vēlāk uzrakstīja viņa biogrāfiju. Un tajā biogrāfijā ir daudz tādas diezgan strīdīgas lietas. Vai cilvēks var būt tik labs, kā viņš tur ir aprakstīts? Jo tur tīri, kā sacīt, eņģelis bez spārniņiem. Ja? Ne viņš pīpēja, ne viņš dzēra, staigāja apkārt pasakas pierakstīdams. Citi vīri dzer šis, kā mēģina no viņiem izvilkt kaut kādas pasakas ārā. Ja? Un tad vienkārši es liku, kas ir zināms, un tā trešā daļa no grāmatas ir komentāri pārējām, tā mana daļa. Vārds sakot, kas pēc tam ir nācis klāt zināms pie tā viņa dzīves stāstu. Bet tik skaisti, kā viņa kolēģis uzrakstīs šo Lerha Puškaiša dzīves stāstu, mūsdienās vienkārši vairs nevar uzrakstīt, jo tā valoda mums ir savādāk. Tas ir iemesls, kāpēc es ieteiktu šo grāmatu. Labākajās Latvijas bibliotekās viņa ir pameklēt, un Talspus cilvēkiem vienkārši Lerhas Puškaitis ir jāzina, jo ar viņu jūs varat lepoties. Jā, un varbūt virzīsimies uz jūsu pusi, pastāstiet par sevi, kur jūs dzimāt, minējāt jau gadu, arī varbūt par vecākiem. Talsu slimnīcā dzimu, jā, cik es zinu, jā. Tad, kad vēl varēja. Sen atpakaļ, jā.
Tēvs un māte bija atgriezušies no Sibīrijas. Kā sauc vecākus? Jā, māte ir Ilga. Uzzināja nesen, ka viņai arī otrs vārds Biruta ir bijis. Ja? Un tēvs ir Egons Pakalns. Par mātes dzimta ir Baldiņu dzimta. Slavenākais vīrs tajā laikam ir Aldons Baldiņš. Tagad viņš guļ tašos pašos kapos, kur Krišjāņa barona māte Valpenes kapos. Jo tās medņu mājas, no kurienes tā dzimta nāca, nav tur ļoti tālu mežos iekšā. Ja? Tur bija 4 māsas un mazais brālītis. Un Aldons mazais brālītis bija tas, kurš Brīvdabas muzejā ar koku rotaļlietām spēlējās. Kā nāca lieldienas, tā rāda Aldoni, salmu cepurē ar garu bārdu, viņš tur sviež ar lingu ābolīšus un griež vilciņus un staigā uz koka kājām. Tas ir manas mammas jaunākais brālītis, jā, bet tur bija 4 māsas, viena par otru vecāku. Aizved viņus visus uz Sibīriju, jo savas mājas viņiem bija, jā. Un tēvs tāpat tēvam bija vēl 2 brāļi vecāki par viņu, Miervaldis un Ilmārs. Miervaldis vecākais brālis tajā izvešanas dienā bijis pie savas nākamās sievas, to nepaņēma, pārējos visus paņēma, aizved arī uz Sibīriju. Un skaistākā jaunība viss viņiem pagāja Sibīrijā, ja viņi ir 32. gadā dzimuši, jā, tātad 49. gads, jā, es nejaucu, jā, 32. jā, 49. gads, kad paņēma un tā skaistā jaunība pagāja tur visa. Mamma tāpat iemācījās krievu valodu, strādāja noliktavā, tēvs dabūja grāmatu par traktoriem, izmācījās traktoru lietas, strādāja jau tur no sākuma par piekabinātāju, tad jau vēlāk tika uz traktoru. Un viens stāsts atkal, lai būtu stāsts. Viņš bija tā, ka viņš bija grāmatas visādas izstudējis, bet viņu pie traktora stūres vēl nelaida, jo tas bija tomēr atbildīga, un viņš šo to pratījās saremontēt. Un tad vienā vēlā rudens vakarā tas traktora vadītājs saka, es vairs negribu iebraukt to traktoru starp 2 malkas kaudzēm. 2 augstas malkas kaudzes, un jūs zināt, kā kāpurķējuši traktoru vada, ja? Tur nav nekāda stūra, tur ir 2 sviras, ja? Piebremzē viena ķēde, piebremzē otra ķēde. Ja? Un jo lēnāk brauc, jo viņš ir grūtāk vadāms. Bet tēvs ar savām teorētiskajām zināšanām iedabūja to traktoru starp tām augstajām malkas kaudzēm. Ja? Ko viņš arī visu mūžu stāstīja. Nu, katram ir kaut kādi stāsti, kas viņa identitāti rāda. Un ja par to dzimtā ir tādi 2 zari, ir grāmatnieki un tehnikas cilvēki vai amatnieki, jā. Un manā tēvā, Egonā, tur bija abas. Viņš ļoti gribēja studēt medicīnu, bet Sibīrija viss izjauc, jo pēc Sibīrijas tu vairs studēt nevarēsi. Un tad viņš visu mūžu, vairāk kā 50 gadus nostrādāja tepat 3. ceļrajonā, un tur bija ceļa tehnikas remontēšana. Mūsdienās tagad mans brālēns Sigurds, jā, Miervalža dēls, turpat blakus mājās Puškaiša iela 3, viņš ir apguvis šo auto detaļu lietu. Kā tagad ir katra detaļa, tev ir jāzina detaļas ciparu virknīti, ciparu burtiņu, un tad tu kaut kur pasaulē to detaļu var sameklēt. Padomu laikos tā nebija, tā detaļa bija jāprot uztaisīt. Jā, un mans tēvs tur ar virpu, ar metināšanu, ar frēzi, vienkārši pateicoties arī viņam, tie ceļi ir braucami, jo savu laiku viņš to tehniku palīdzēja uzturēt kārtībā. Un jūs jau esat arī pats liels stāstnieks, bet vai arī tēvs un kāds no radiem bija stāstnieks, ko jūs jau bērnībā dzirdējāt šādus stāstus? Tā īsti es neatceros. Bija jau tā, kā bija jāstrādā. Vecākiem vienkārši nebija laika stāstīt, jo visu laiku darbs. Mani nesūtīja uz bērndārzu ar brāli, un tad mūs vairāk tā vecmāmiņa, vectētiņš, tā Lerha Puškaiša māsas meita, jā, pieskatīja, un vectēvs Andrejs, kurš starp citu nepastāstīja vēl, mans brālis ļoti lepojās. Bija viens no pirmiem motobraucējiem Talsu pusē, un viņš bija lopdakteris te vēl Latvijas laikos arī. Pēckara, es tagad baidos sajaukt. Man liekas, ka pēckara lopdakteris, jā. Un tad viņš ar savu mocika brauca, tad to tālu varēja jau dzirdēt. Jā, bet,
Tad arī tur vienkārši, bet tēvs nedabūja izstudēt, bet grāmatas viņam bija sapirktas visādas, un to tehniku viņš pārzināja jau zinātnes līmenī. Jā. Un tā tie zari turpinās, bet stāstīšanu es ieguvu laikam, man ir viena neoficiālā vecmāmiņa, un tā ir šī Almas tante. Kur jūs šādu vecmāmiņu ieguvāt, satikāt? Tad man jāstāsta vēl ir, ievērojami cilvēku dzīve ir sarežģīts garš stāsts. Vidusskolā es izmācījos 8-gadīgo skolu, paldies skolotājai Meņģei, vācu valoda man ir noderējusi, paldies skolotājam Brāķerim, jo to tehnisko pusi viņš iedeva, es prātu salodēt, ja vajag kaut ko salodēt, pie viņa es lodēju radioaparātus un zinu, kur elektrība iet, kur neiet un kur to visu darīt. Un tur no viņa katru gadu gāja uz Republikas fizikas olimpiādēm arī, jā. Un vidusskola tad bija skolotāja Lasenberga, kur iedeva to saprašanu par literatūru. Kaut kuram jaunībā negadās sāku rakstīt dzejoļus, un tad Ilgonis Bersons viņus atvēlēja drukāt Padomju karogā, tur šis tas ir nodrukāts. Un tad es galīgi nezināju, ko tālāk iet darīt. Mans brālis bija iestājies Lietišķās mākslas vidusskolā tolaik, jo viņam gribējās praktiski kaut ko darīt. Viņš jau pirms tam pelnīja naudu, taisīja koku tupeles, pārdeva, un ko visu viņš ar koku. Un tur blakus viņa grupā mācījās Imanta Ziedoņa dēls Rimants. Un tad man izkārtoja vizīti pie Imanta Ziedoņa. Es aizbraucu ar saviem dzejoļiem rādīt trīcieši, jo man bija milzīgi tā Imanta Ziedoņa ietekme, ko es rakstīju. Man vesela liela klāda ar viņa dzejoļiem pierakstīta. Un Ziedonis kaut ko atņurdēja, bet es sapratu, ka tā ir tāda svētība, un tad es iestājos filologos laimīgi, jā. Izmācījos tais filologos, un tur es rakstīju visus kursdarbus par Ernstu Lerhi Puškaiti. Pārstāju pats dzejot laimīgā kārtā. Latviešiem literatūras vēsture ir mazliet īsāka, mazāk jauniešiem mocības. Jā, jo dzejniekam, manuprāt, dzejnieks sākas tad, kad tu vairs nedzejo par sevi, par savām problēmām. Nesen man te uzaicināja kopā jaunajiem dzejniekiem lasīt dzejoļus, un tie arī tāpat es un man, kamēr tie biežākie vārdi, manuprāt, tas vēl nav dzejnieks. Ja? Viņš sāks kaut kad vēlāk, kad viņš ir pietiekami daudz ko izlasījis un raksta arī par citiem, ne tikai par savām problēmām mazajām. Ja, un tad folkloras prakse mums bija pēc pirmā kursa filologiem. Un tā folkloras praksa ir vai nu tu brauc uz laukiem vākt folkloru, vai es strādātu tolaik, tas bija folkloras nodaļa, Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts folkloras nodaļa. Ja? Un tad tur 2 nedēļas mēs to rakstījām teiku kartotēkai kartītes, vēlāk man šī kartotēka labi ir noderējusi teikas pētot. Un tad jau tie darbinieki skatījās, varbūt šito mēs varētu paņemt. Un tā kā man tas Puškaits ļoti interesēja, tad pēc studējām man laimīgi, es biju viens no tiem retajiem, kam nebija jāiet vairāk gadu skolā strādāt, jo ar pedagogu talantu, tā sacīt, daba nav man apveltījusi. Un tur mūsu pedagoģiskās prakses atskaitē demonstrēja vienu manu stundu kā galīgi katastrofu, jo es bērniem nevaru iemācīties vārdus un tad nevaru apsaukt tos draizkuļus. Un palēnām es esmu iemācījies to publiku savākt, bet tās lietas, ko daba nav dabusi, var ilgi mācoties, var kaut kā iemācīties. Jā. Un tad folkloras krātuvē mums arī ir jābrauc folkloras ekspedīcijās un braucot vākt. Talsu muzeja vadītāja Rasa, kaut kā es līdz viņai nonācu pajautāt, vai te šinī pusē arī nav kāds folkloras teicējs. Viņa teica, tur Vanzenē ir viena sieva. Viņi bija bijuši, šo to dabūjuši no viņas, ierakstījuši lentes. Un tad es 1987. gada vasarā nonācu Almas tantes mājās. Mēs noskaidrojām, kā sauc Krisdolis, kā sauc vārdus vietējā dialektā. Un jau pēc dažām minūtēm bija tāda sajūta, ka ir 2 cilvēki, kas ir ļoti ilgi gaidījuši sastapšanos, ir satikušies. Ja? Un viņi man uzticēja tos spoku stāstus, ko nevienam nebija stāstījis, kā viņai pašai gadījies, ka viņa tur 3 dienas pirms brāļa nāves un pirms mātes tāves ir redzējusi, ka pa logu tēli skatās iekšā. Ja? Un
kā mirušais vīrs kādu mēnesi pēc apbedīšanas nāk no kapiem mājās un sunim asti kājas terpī, suns arī redz, jā, un tādas visādas ļoti nopietni. Ko es jau biju pirms tam darbojoties ar Lerhu Puškaitu redzējis, ka ir folklorā šitādi stāsti un pētnieki īsti nezin, ko ar viņiem darīt, jo viņas liek it kā pie teikām, bet cilvēki tic, ka viņiem tā tas ir gadījies. Jā? Vai tur, teiksim, sapnī atnāk pasaka, ka tev ir jārok nauda un te ir akt un tiešām to naudu tur izrauc, ko tavs senči ir noslēpuši. Jā? Un vai, teiksim, miršanas brīdī tuvinieki padod tuviniekiem ziņu, ka tu esi miris. Jā? Un tādi stāsti līdz mūsdienām, un viņai tādi bija simtiem. Jā? Un tur apkārtnes sievas nāca pie viņas padomas prasīt. Un otrs, ka viņa stāstīja pasakas. Pirmā reizē man viņa izstāstīja šito fantastisko pasaku klikatu, copat pa ķēniņu meitu baznīcā, ka tur. Tad vēlāk šitai grāmatas beigās te ir bilde, kur ir tā viņas dzimtā. Es padošu to grāmatu pašķirstīt jums, jā, tā kā tie tur kamerā jau nezinu, kā klausītāji ar mums te ir, jā, bet tā bilde aizmugurē ir, kā tēva mājās mantnieki. Tēvs uzbūvēja jaunu māju uz veco māju zemes, un kara laikā tur bija stipri daudz cilvēku. Tur bija viņas puika, tēvs viņas vīrs gāja bojā karā jau, un tad vēl citi radinieki, un tad tēvs vienkārši kara laikā stāstīja bērniem vakarā pasakas. Nevis lasīja, bet stāstīja, un daudzas pasakas tās, ko viņi zina, bija no viņas dzimtas vīriešiem, ko tēvbrālis stāstījis. Un tās ir mutvārdos pierakstītas pasakas. Es vēl tai grāmatai tājas audio pielikumu, kur tās pasakas varēs dzirdēt. Bet šis tas jau ir mani YouTubē savus kanālus Storytelling in Latvijā, vai ierakstiet vienkārši Alma Makovska, un tad jūs jau tās viņas pasakas varēsiet dzirdēt. Jo tur ir tā, ka tur var just, ka tā mutvārdu stāstīšanas tradīcija. Kā netik daudz tie teksti, viena daļa ir zināmi, bet redzēt, kā tieši stāsta, tas mums ar tiem folkloras pierakstiem ir pazudis. Ja? Jo it kā liekas, ir pieraksts teksts, un tu esi to folkloras stāstu izglābis. Ja? Bet patiesībā viņš kopā ir ar to visu neverbālo komunikāciju, kā tev acis skatās, kā tev rokas, kā ar kādu intonāciju, kādu vārdu tu izrunā. Ja? Tas viss ir ļoti nozīmīgs pie pasaku stāstīšanas. Un skatoties Almas tanti, tu vari redzēt, kā agrāk stāstīja pasakas, tas, ko nav izdevies pierakstīt. Jā. Un ar kādiem līdzekļiem jūs toreiz fiksējāt šos viņas stāstus? Un cik bieži devāties vai dzīvojāt pie viņas uz vietas? Kā notiks šī? Tad, kad man vēl nebija automašīna, tad bija autobuss. Un tad visu intervijas beigas noteica, kad ir jāskrien uz pēdējo autobusu. Jā. Magnetofons bija tikai 4 kilogrami. Mums jau ir stāsts folkloras krātuvē, ka tur magnetofons, ko nesa 2 vīri, aiznes pūzdam, elzdam līdz tai mājai ar lentēm. Tantiņa saka, man jau nav te elektrība, nav jau kur iespraust. Tā kā jābūt, tas viss kaut ko gatavām ir, tad mēģina ātri pierakstīt, bet man ir pāri pa 100 stundām kasetes, un arī jau tad minidiski parādījās, un arī VHS, lielās video kasetes, tādi tie ieraksti man ir. Bet tur ir no viena cilvēka pāri pa 100 stundām stāstu, un ja es vēl dzīvošu kādu laiku, tad būs otra grāmata ar viņas tiem pārējiem stāstiem. Ar spoku stāstiem, ar viņas dzimtas stāstiem, kurzemnieku visādiem piedzīvojumiem. Tur viens viņas radinieks kaut kur tajos Vanzenes puses purvos, tur uz Rojas pusi, esot redzējis tādu 10-metrīgu ķirzaku, piemēram. Ķirzaku guļ saulītēs sildās, šis tur iet vēl nomēra soļi, 10 soļi garumā, acis kā šķīvi tai ķirzakai, un tas šis piebakst vai tā kustar vai dzīves, ja? Un pieliec kājās, ja, un vīrs tā sacīt muguru mugdams, tā ķirzaka akac iekšā uz jūru prom, ja. Tic vai netic, bet viņi to stāst, viņas dzimtā pilnīgi nopietni stāsts šitāds, ja, un tur ir daudz brīnumaini stāsti, nezinu, kam ticēt, kam nē, bet viņai bija tas talants stāstīt tieši tā, kā viņa ir dzirdējusi. Viņa prata ļoti precīzi atstāstīt. Arī es ar grāmatām esmu salīdzinājis, vai mums, teiksim, ir folkloras krātuvē pieraksti no 30 gadiem, kad tur ir bijuši folkloras vācēji, ja, ka tur blakus mājās ir pierakstījuši to pašu spoku stāstu, bet līdz viņas mājām nav aizgājuši. Ja,
Un tur ir tāds stāsts, ka tur viens vīrs nācis mājās pa nakti, gājis gar kapiem un skatās, viens iet ar lukturu pa priekšu. Ja, un, tad ies viņam tuvāk, bet nevar nekā to vīra lukturu panākt, un pēkšņi viņš ieiet kapos un lukturs nodziest. Ja. Un es viņai parādu grāmatā, tas ir kaut kur 30. gadu beigas pieraksts. Viņa saka, jā, es ar šito zinu, tas bija man tevbrālis, jā, viņam gadījās šitas te, jā. Tā kā tur nav tā. Citi domā, ka viņi safantazē, bet viņai ir tik daudz ko stāstīt. Tur es vienkārši satikos ar to brīnumu vienu cilvēku ar fenomenālu atmiņu, kurš ne tikai savus, bet arī savus dzimtu stāstus proti izstāstīt. Ja? Jo viņi bija tas bērns, ko nevarēja izdzīt no virtuves, kad stāsta pieaugušie savus atmiņu stāstus. Ja? Un katrā dzimtā ir kāds šis sūklītis, kas uzsūc, mums viņš ir jāsargā, jo viņš nesīs tālāk mūsu atmiņu. Jā, bet vai nav tāda lieta, kad mūsdienās tomēr šo stāstnieku ir mazāk palikuši, kas šo dzimtas stāstus Es domāju, ka notiek taisn otrādi. Mainās tehnoloģijas vienkārši, ja? Tagad tu izvelc telefonu un tu vari uzfilmēt labāk nekā zinātnieki kādreiz filmēja, ja? Mums nebija pirms 20 gadiem tik laba aparatūra, kā tagad ir telefonā. Ja? Internetā raksta, ir tas interneta jociņš, agrāk tu slēpi savu dienas grāmatu un dusmojies, ka kāds viņu izlasīs. Ja? Tagad tu raksti Facebookā savu dienas grāmatu un dusmojies, ka citi nelasa. Ja? Es domāju, ka tie stāsti ir vairāk. Vienkārši mums ir tas stereotips, ka redz, grāmatlasīšana tas ir labi, telefonā skatīties slikti. Ja? Bet grāmatā mēs arī varam niekus lasīt, un telefonā mēs varam darīt ļoti derīgas lietas. Jā, nevajag to tik ļoti vienkāršot. Cilvēki vienkārši izmanto visas pieejamās tehnoloģijas, tas, kas viņiem ir, lai darītu to, kas viņiem ir svarīgi. Ja? Un jums ir vienkārši jāpajautā savu vecāku un savu vecvecāku dzīves stāstu un pierakstīt to tagad ir daudz vieglāk. Jā. Es domāju, ka nepaliek mazāk. Un arī vienkārši mēs varbūt nestāstām mutvārdos, tā mutvārdu stāstīšanas forma tiek ļoti kaut kas īpašs, ja? Bet stāst citos veidos, bet tas lavienveidīgi pieaug. Ja? Cik fotografēja agrāk, cik fotografē tagad, ja? Cik sūtīja video agrāk, cik tagad ierakst video. Ja? Bet skaidrs, ka to prasi mutvārdos izstāstīt savu piedzīvojumu, nevajag pazaudēt, protams. Jā. Jā, un pēc šīs, kā sanāk, jūs absolvējāt šo studijas, tā teikt, ja? Un jūs arī uzreiz sākāt strādāt Folkloras institūtā? Tur bija. Vai bija kaut kāds posms? Tur bija tā ļoti interesanti, jo, kaut kā man negribēja uzreiz ņemt, un tad bija kādi 2-3 mēneši, es biju bezdarbnieks pēc augstskolas, ja? Un man jau bija puika piedzimis vecākais, un es jutos ļoti dīvaini, jā, jo padomu laikā un bezdarbnieks tas bija tā netipiski, jā, kaut kas bija cilvēkam jādara. Bet tad Viktors Hausmanis, lai viņam viegls smiltis, toreizējais institūta direktors, viņš gan bija padzirdējis, ka man patīk lekt pa otrā stāva logu, tur filfakā ārā jau. Bet, ja puikas mums stāv tur kaut kāda ābelīte vai kaut kāds kociņš iestādīts un puikas lauž zarus, ja? Es uzkliedzu viņiem pa logu, nekas nelīdz, ja? Tā es lecu pa otrā stāva logu lejā, dzīt viņus projām, jā, ir jāizlec pa to logu kādreiz, jā. Tas ir vajadzīgs, ja? Un tad tās baumas bija aizgājuši līdz zinātņu akadēmiju. Bet, vispār ir ļoti izdevīgi tēlot tādu mazliet pavieglu. Jo tad tevi neņem nopietni, un tad tu vari drošāk darīt to, kas tev patīk, drošāk teikt varbūt patiesību acīs, jā, un šeit tas ir izdevīgi, jā, bet šeit traucē, protams. Jā, un tad šo darbu jūs tikai pēc Jā, bet tad mani paņēma, un tad es sāku, sākumā doktora disertācijas uzrakstīju par tautsdziesmām, jo tolaik nebija neviens, kas par pasakām teikām varētu vadīt doktora disertāciju. Bija tā, ka mums visi spēki folkloras krātuvē, toreiz tas bija folkloras nodaļa šajā Andreja Upīša valodas un literatūras institūtā, visi bija koncentrēti uz to lielo tautsdziesmu izdevumu, kur ir tas miljons tautsdziesmas. Pat iznāca 12. sējums visbiezākais tā izdevumā, kur ir 2. sējums kāzu dziesmām. Baronām kāzu dziesmas bija 2,5 sējumos, mūsēji iespieda 2, ja? Un izdomāja, ka nerātnās dziesmas
drukās nevis atsevišķā sējumā, bet drukās pie kāzu dziesmām tur, kur viņas tika dziedātas. Ja? Tā kā šī sējumā ir nerātnās dziesmas, atsevišķi nerātnās dziesmas sējums vairs nebūs. Ja? Un tagad stāv pēdējais sējums, pie tā tiek strādāts. Kas pēc kāzām nākošais lielais gods cilvēkam ir? Bēris. Nekas cits jau vairs neatliek. Ir tie 3 lielie godi kristības, tad ir kāzas un tad ir bēris. Ja? Nu, pa vidu tur kaut kāda otrs ir gadskārtriņas, katru gadu var svinēt. Ja? Dzimšanas dienas tautsdziesmās nav dzimšanas dienas minēts, tā jauna tradīcija. Tur ir Jāņi, Ziemassvētki, tādas lietas. Ja? Un tā kā es par šīm bēru tautsdziesmām kādreiz rakstīju doktora disertāciju, tad man ir jāraksta šim izdevumam priekšvārds tagad. Darba versija nākamnedēļ būs jāapspriež, es pašlaik ar to nodarbināts. Mēģinu vienkārši izskaidrot, kas tajās bēru tautsdziesmās ir tāds, kas par ko būtu, ko teiksim, lasot dziesmas, vien uzreiz tu nevar saprast. Jā, un runājot par šo darbu, atcerieties pirmo laiku, kad jūs tur sākāt strādāt, kas jums bija uzreiz pirmais uzdevums, kas jums bija jāveic? Es sāku ar to Ancelānas teiku kartotēku. Tur ir tā, ka studenti bija izrakstījuši visus teikus, kas mums arhīvā ir uz kartītēm, konspektus. Un tās kartītes bija tā kā aptuveni saliktas pa nodaļām un tur sakārtot precīzāk. Es tur ar raganām ņēmos, un vienkārši klasificēju, ko visu raganus dara, piemēram. Lido uz slotas, tas ir stereotips, nobur pienu, ir ļoti daudz tie stāsti, ka viņas tur no kaimiņu govīm pienu var noburt. Un tie ir Eiropā ļoti zināmi ticējumi. Mums folklorā arī šais ticējumos ir ļoti maz kas tāds, kas būtu tikai latviešiem. Ja? Tā ir Eiropas tādas 18. 19. gadsimta kultūra, kas mums ir ticējumos un arī teikās ļoti daudz iekšā. Bet tas tāpat viss ir jāsakārto, lai to var pētīt tālāk. Un tā teiku kartotēka, ja mums grāmatās parasti ir kaut kādi interesantākie teksti, tā kartotēkā tu vari redzēt visu to blāķi, cik ir daudz, kas ir maz, jāvāc sakā tās reālās proporcijas, kam cilvēki tic, ko viņi stāsta, un tas tā sakārto to skatījumu uz lietām. Jā, un runājot par folkloru, kā jūs aptuveni iedalāt folkloru, jo folklora patiesībā jau ir viss ap mums? Es te tikko pirms mums bija nodarbība iesildīšanās ar skolniekiem, skolas bērniem 8. klasi. Un es mēģināju to lietu skaidrot. Mums ir tas priekšstats tāds no padomu laikiem, vēl senākiem laikiem, ka folklora tas ir veco laiku dziesmiņas kaut kādas, kam mums viņas vairs tagad ir vajadzīgas, par maltuvēm, kā bija malšanā, un ka precinieks tev nolūkoja maltuvē, kur tas vairs darīja. Bet pirms apmēram 50 gadiem tas skatījums rietumos vairāk, mums tas atnāca jau 90. gadu sākumā, pamanīja, ka folklora nepazūd, bet viņi mainās un viņi turpinās mūsdienās. Un vienkārši, kamēr mēs folkloru normāli lietojam, mēs viņu vienkārši nepamanām. Mēs tikto kā skatāmies visādas jociņas, kas arī ir mūsdienu interneta folklora. Covid laikā ar mums apstrādāja fantastiski, izmantojot būtībā teikas, mūsdienu ticējumus, un ļoti daudz cilvēku ticēja, ka nevajag vakcinēties, un ka tur čipi visādi tiek potēti iekšā, un tā arī viss tika izmantot folkloru un mitoloģiju, lai reāli ietekmētu cilvēkus, tāpat kā Krievijas pusē ietekmē, ka tas viss karš ir taisnīgs. Tur it kā mums ir veco laiku lietas, bet viņas turpinās mūsdienās un viņas reāli var pielietot. Tāpat arī politiķi izmanto visādus mītus un folklorus. Kā nāk vēlēšanās, tad ar dzīvnieciņiem vai maziem bērniem nofotografēties, vai ar puķu rokā, kas kurai partijai tur ir vajadzīgs. Arī tie stereotipi, viņi ir dzīvi un darbojās. Un arī viss šīs lietas, ka mēs zinām to veco, tad arī tās jaunās lietas tu redz kaut kā redzīgāk. Jā, un tas no iepriekšējās nodarbības skolēniem, bija interesanti, vai folklora ir tautas folklora? Šis jaunais iedalījums. Tur jaunais iedalījums ir tāds, ka šis stereotips par to, ka katrai tautai ir kaut kāda īpatnējā folklora, nāk no Herdera laikiem.
Un tad ir diskusija, vai Herders par to visu aizrāvās strādādams Rīgā, ka viņš te bija domskolā par skolotāju, vai viņš redzēja to Jāņu dziedāšanu vai nē, par to zinātnieki vēl ir viens strīdās. Ja? Bet tolaik bija šī ideja, ka ir tautas, ir valsts, līdz tam valsts reti, kad bija nacionāls. Ja? Un tad radās lēnām šī ideja par nacionālo valsti. Un nacionālai valstī vajag kaut kādu īpatnību. Un tad izdomāja, ka folklora var būt viena no šīm nacionālām īpatnībām. Kas ir diezgan liels paradoks, jo vairums folklora ir ļoti internacionāla. Arī tās pašas tautas dziesmu tēmas, ka mēs salīdzinām latviešu, lietuviešu, citu tautas dziesmas, ja? Tās tēmas ir līdzīgas. Arī bērēs, ko tu padziedās, tur tie motīvi ir diezgan stingrs komplekts, ja? Un arī dažādi tautu tās dziesmas, ko viņi dziedāja bērēs, ļoti daudz tie motīvi un gājieni līdzīgi. Ja? Tāpat pasakas ir ļoti internacionālas, visi tie sižeti ir Eiropā zināmi, apmēram kurā laikā, kurš ir radies. Ja? Un no šī ļoti internacionālā materiāla taisīja nacionālo identitāti, kas bija arī paradoks. Teiksim, arī šie dievturības kustība, ja tā ļoti lielos vilcienos, ka tolaik radās Eiropā, pēc Pirmā pasaules kara radās Eiropā daudzas jaunas valstis, un tad viņām vajadz arī to ideju par nacionālo reliģiju. Ja? Un tad no tā, kas kurām bija, tad konstruēja šo nacionālo reliģiju. Ja? Mums tur bija Ernests Brastiņš un viņa doma biedri, ja? Un viņi bija šai domu gultnē iekšā. Ja? Tā kā tā folklora pats par sevi tāds paradoksāls veidojums, ko kurā laikā pētnieki pamana, kas būtu pierakstāms, kas būtu vācams. Un tad pamanīja, ka nav tikai jābrauc uz laukiem pie tantiņām. Jūs saka, folkloristi kā nekrofīlu zinātni, ja kaut kas mirst vai ir nomirst, tad tas liekas ļoti vērtīgi. Ir tā anekdote par to arheologu sievu, jo sieva paliek vecāka, jo vērtīgāka arheologa. Arī folkloristikā ir līdzīgi, savā ziņā. Un tad šis stereotips pārvarēts, zinātnieki pamanījās, tā zinātne sagāja kopā vairāk ar socioloģiju, pētīt, kas sabiedrībā notiek, un pamanīja visu to, ko sauc par mūsdienu folkloru. Tur ir gan šīs pilsētas teikas par dažādiem gadījumiem, tur, ka kaimiņš audzē cūku uz balkona, un nokauj to cūku, un asins šalta nolīst, un apakšstāv kaimiņš zvana policijai, ka augšstāv kaimiņš sieva nokāvis ir, Gan visādi gadījumi, līdz pat visām tehnoloģijām, datoriem. Un tad tur pamanīja vienkārši, ka šīs mūsdienu teiku grāmatas kļuva ļoti populāras, jo cilvēki atpazina stāstus, ko viņas ir kaut kur dzirdējuši, bet nezināja, ka tā ir folklore. Ja. Tāpat mūsdienu sakāmvārdi, mūsdienu ticējumi visādi. Ja. Dzīve ir dzimumceļā iegūta slimība, kurā ir 100% mirstība. Vienmēr. Ja nevienā folkloras pierakstā tu viņu neatradīs, bet tu skaidrs mūsdienas viņš klīst apkārt. Ja, un tāpat rodās arī pa laikam kaut kas jauns. Bet vācot, ka tā folklora nav obligāti pa tautām, ir vienkārši grupas, lielākas, mazākas grupas, kurām ir kaut kādas savas tradīcijas, savi kopīgi joki, kaut kādas kopīgas zināšanas, kaut kādas kopīgas izklaides. Ja, un tauta, tā sacīt, ir tikai viena no grupām, kam ir savu folkloru. Bet tās grupas var būt plašākas. Teiksim, ir kaut kāda Eiropas Savienības mīti vai folklori. Ja. Teiksim, es tā lieku piemēru par atkritumu šķirošanu. Man kāds var šķaudīt virsū, ja, bet ticēt, ka atkritumu šķirošanu mēs palīdzam glābt dabu. Ja. Bet varbūt mēs palīdzam kaut kādām konkrētām biznesa nozarēm vienkārši. Ja. Bet tas elektroautomobīļu mīts, kam ļoti tic, vienkārši to šmuci novietot citur kaut kur, kā tā sacīt, lai mums jāelpo tas tīrais gaiss un tie, kas ražo ielē elpo to netīro. Arī šie aspekti tur pastāv. Jā. Ir tie lielie mīti, kam mēs kādu laiku ticam un tas sākam šaubīties. Jā. Latvieši kā bāreņu tauta. Jā. Visi vainīgi, ka mēs tādi esam, viss mums ir parādā. Jā. Cik ilgi to ar tādu mītu dzīvos. Jā. Un arī šīs lietas, tur atkal ir cik tālu folkloras pētnieki ar savām metodēm to visu var palīdzēt, analizēt. Bet katrā ziņā arī folkloras pētniecība palīdz saprast, kas ar sabiedrību notiek mūsdienās. Jā. Un jūs sākāt tātad ar kartīšu kārtošanu. Jā. Bet kā tas viss turpinājās, jo jūs noteikti arī... Jā, turpinājās, es rakstīju par Puškaitu, tad es rakstīju par tautas dziesmām, aizstāvēju 92. gadā disertāciju, tad es pārstāju rakstīt par tautas dziesmām, jo es atgriezos pie pasakām. 94. gadā es tiku 2 reizes, pirmo reizi uz ārzemēm,
pirms tam bija mani kolēģi jau 92. 93. tikuši uz Somiju, uz folkloras skolu, kur, principā, cilvēks aizbrauc, viņš atgriežas pilnīgi citādāks, jo viss viņa dzīves pieredze ir izmainījusies, jo tur visu to skatījumu vienkārši bija tā sajūta, ka vilciens iet un tu lec ejošā vilcienā, jo tā rietuma zinātne viņa bija tālāk aizgājusi, ja? Un tev ir baigā tempā jāapgūst tas, kas viņiem gadu desmitos jau ir noskaidrots. Un man tā pati pieredze bija ar Vāciju, tā kā skolotāja Meņģi man bija mazliet iemācījis to vācu valodu, un rakstot doktora disertāciju es lasīju, ko Haralds Biezais ir par latviešu mitoloģiju rakstījis. Tas pēckara mitoloģijas pētniecībā ir viens no nozīmīgākajiem zinātniekiem, dzimis audzis Latvijā, un tad viņš kādu laiku emigrēja uz Zviedriju, un viņš vācu valodā vairākas biezas grāmatas, latviešu sieviešu dievības par Laimu un Māru, 55. gadā aizstāvēja disertāciju. Debesu dieva ģimene par visu šīm debesu kāzu dziesmām. Tagad tās grāmatas ir pārtulkotas arī latviski visas. Ja? Es viņas lasīju vēl vācu valodā. Un tad 94. gadā es nokļuvu uz 3 mēnešiem Vācijā. 3 mēnešiem? Jā, vienkārši bija racījis projektu vienam projektam, tad otram projektam tas noderēja. Un es viens pats sākumā to valodu ļoti maz zinot apbraukāju tos centrus, kur pēta pasakas. Sāku ar Minsteri, kur ir šī latviešu ģimnāzija, turpat dabūju padzīvot vēl. Tur man parādīja, kā iepirkties lielveikalā, jo es neko tādu nebiju redzējis līdz tam vēl. Ja? Tā padomu laika cilvēka pieredze. Iemācījos, ka pa pilsētu var braukāt ar divriteni, kā var staigāt ar mugursomu, jo līdz tam bija tā visādi pie rokas nesājumā soma. Ja? Arī tā Vācija man ļoti pārvērta, un es gāju vienkārši klausīties lekcijas pasniedzēju. Lielākais piedzīvojums bija Gettingene, tā vieta, kur taisīja pasaku enciklopēdiju. Vācot 15 sējumos bija apkopot visas zināšanas, kas par pasaku pētniecību pasaulē ir uzkrātas. Ja? Vēlāk es tā enciklopēdijā rakstīju šķirkļus par latviešiem, arī latviešu pasakām, cik nu es pats to zināju. Par Lerhu Puškaitu, par Pēteru Šmitu, par Almu Mednitrīs, Kārlu Arāju, ja, 4 nozīmīgākām personībām pasaku pētniecībā. Un es vienkārši mēģināju saprast, ko viņi zina par. Tā pašā Gettingenē es uzzināju, neviens to Latvijā nezināja, ka Pētera Šmita 15 sējumi latviešu pasakas un teikas ir pārtulkots vācu valodā, kas ir lielākais latviešu folkloras tulkojums kādā svešvalodā. Un tad 10 gadus vēlāk, 22. gadā, 8 gadu vēlāk, dabūju stipendiju brauc pētīt, kā tas tulkojums ir tapis un puslīdz noskaidroju. Tur ar trimdus latviešu iesaist vairākos paņēmienos. Bet pašlaik ir tas latviešu vācu paralēli 3 sējumi, teikas sējumi ir pieejami internetā. Tur uzbruk kaut kāds vīrus, kādu laiku viņi tagad nav pieejami. Bet viens no maniem sapņiem ir šo tulkojumu padarīt pieejamu internetā starptautiski. Ja. Tā es tur vienkārši sapazinos ar pasaku pētniekiem, klausījos lekcijas dažādās augstskolās Minhene, Marburga, Freiburga, un tad atvedu milzīgu kaudzi ar kopijām, jo nevarēju tās grāmatas visas te dabūt Latvijā. Un tad es sapratu, ka nevienam no maniem kolēģiem īsti tas nevajag. Un tad otrā stipendija bija tā paša gada rudenī, es jau braucu kā privāta persona, krāju priekš sevis, priekš savas pētniecības. Tolaik man interesē šī salīdzinošā teiku pētniecība, teiku katalogi, kā viņi ir. Bet katrā ziņā tā Vācija izmainīja to domāšanu, to, ka tā folklora ir folkloras pētniecība, kāda viņa pasaulē ir, jo līdz tam mēs dzīvojam ar to, kas ir padomju telpā. Jā, bet jūs teicāt, ka nevienam to nevajag, bet... Ir tā, ka tā folkloras pētniecība kā zinātne ir ļoti šaura mums. Tur man jāstāsta par to ilgu laiku mērdēto Latvijas zinātni, jo ir ļoti daudz nozares, kurā mums nav neviena speciālista vai gandrīz neviena. Ja? Tāpat pasaku pētniecība, es šad tad ar viņu nodarbojos. Ja? Bet, lai tu varētu būt profesionāls pasaku pētnieks, tev ar to ir dienā jāstrādā. Ja? Un Latvijā mums praktiski tādu cilvēku nav. Līdz ar to tās zināšanas, kas pasaulē par to nozari ir uzkrātas, mēs pat nevaram paņemt normāli Latvijas kultūras telpā ielikt. Ja?
Un, diemžēl tā ir maza valsts problēma, un Latvija ir unikāla savu zinātnes finansējumu. Nav tā, ka zinātniekiem jāražoja tikai pētījumi kaut kādi. Viņš to pētījumu, lai uzturētu kvalifikāciju un dabūtu jaunas zināšanas, bet zinātniekam ir vienkārši jāpāredz tā nozare. Un pie manis arī nāk ļoti daudz ko prasīt par pasakām, un jau folkloras krātuvs par pasakām kāds atnāk, tas sūta pie manis jau. Tad es vai nu varu, vai nevaru palīdzēt. Tad ir tā, ka vienkārši viņam interesē pasaka, un tad es par to pasaku uztaisu pētījumu, detektīvu pētījumu. Kad tā pasaka ir pirmoreiz parādījusies Eiropā, teiksim, liekas veca pasaka par to pašu bulbulu putnu. Putnu bulbuli. Zinat visu to, ja, ka tas putnu bulbuls saka, vai nebūs neviena, kas man novēlēs labu nakti, ja, un tad tas pirmie divi brāļi, protams, līdzjūtīgi novēl to labo nakti, tad trešais tēva dēls nenovēl labo nakti. Puškaits šito pasaku pierakstīja tai pašā 1891. gadā publicēja. Latviski viņi pirmoreiz ir pārtulkot 1875. vai 73. gadā. Skolotājs Zilpaušs pie Cēsim pārtulkoja, mums vienai stāstniecei radinieks. Ja? Bet Eiropā šī pasaka parādījās apmēram 1710. gads, 70. un 20. kad tika pārtulkots 1001 nakts pasakas franču valodā. Pēc tam viņi no franču aizgāja uz vācu valodu. Ja? Un pie tam tā bija viena no tām pasakām, par kurām ir aizdomas, ka viņi nav ņemti no visvecajiem publicējumiem, bet tur bija viens vīrs, pasaku stāstītājs, kas varbūt sacerēja viņu tai laikā stāstot tam vācējam. Ja? Jo tur tāds šaubīgs viens sējumiņš ir. Un tā ir konkrēts pasakas vēsture. Nav tā, ka kaut kādu tēvi paudzēs zināja to pasaku, tā ir sena latviešu pasaka. Viņi ir konkrētā laikā parādījusies Eiropā. Konkrētā laikā tad viņi pārtulkot vāciski, tad caur vācu kultūru telpu viens ir pārtulkojis viņu latviski, un tad vēlāk jau viņi ir pierakstīti kā latviešu tautas pasaka, un tagad viņi ceļo no grāmatas uz grāmatu ar uzrakstu latviešu tautas pasaka. Ja, tas ir vienkārši viens konkrēts gadījums, kā tas notiek. Jā. Bet tad kā sanāk šī pasaka skaitās kā latviešu tautas? Protams, jo latvieši viņi ir pieņēmuši kā savējo. Jā, viņi ir mūsu tā sacīt kultūras. Bet vienkārši tas ir piemērs, kā tā folklora ceļo un kā mēs pieņemam savus. Tas pats auseklītis, ļoti internacionāla zīme, bet atmodas laikā viņi mums pēkšņi noderēja kā mūsu atmodas laika simbols. Tas pats lietuvēna 8 stūrainais krusts vai vienkārši kristiešu krusts ar tiem robiņiem. Ja? Es aizbraucu 94. gadā uz Ameriku uz folkloristu konferenci, tur viņi ir uz tēžu vāku. Ja? Tas pats mūsu auseklītis. Ja? Latviešiem ir tā problēma, ka viņi par savējām pieņem tādas ļoti internacionālas zīmes, jo mēs to kultūras vēsturi nevienmēr ļoti labi zinām. Un runājot par teikām, nostāstiem, nav bijis tā, ka kādreiz jūs tagad cilvēku ģimenē vai grupā kaut kur klausaties un piefiksējat šos stāstus, bet tad kāds saka, nē, mana teika ir īstā. Un tā tavējā nav. Mums bija tāds kolēģis Jānis Rozenbergs, ļoti iemīļots cilvēks, jo viņš bija viens no tiem retajiem, kas ne tikai vācu folkloru, bet darbojas arī ar folkloras kopām. Jo man liekas, ka pirmsatmodas laikā bija tā, ka šie folkloras pētnieki tika kaut kā no čekas sarīdīti ar tiem, kas kopu to folkloru praktizēja. Ja? Un tad bija ļoti maz tādi, kas prata tos tiltus būvēt. Un viņš bija viens no tiem, un viņš kaut kur 90. gadu sākumā, viņš saka, tā nav folklora, tā ir patiesība, un tad izstāsta stāstu, kā redz. Mūsu mežsaimniecības ministrija tikko izveidotā, un uz viņu atsūta faksu viens vācietis, ka viņš grib medīt Latvijā lāčus. Mūsējie, protams, dzird, ka no igauniem šatad lāči tur iestaigā, pārdod to licenci viņam pa lielu naudu. Sapērkās automašīnas, pēc kāda laika vācietis sūta faksu, ka viņš tagad brauks to lāci medīt. Mūsēji apzvan tur igauņu puses mežniecības, ja visi lāči aizgājuši uz Igauniju. Ko darīt? Kur vēl Latvijā lāči? Zvanu uz zooloģisko dārzu. Neviens nedos savus lāčus. Zvanu uz cirku. Cirku ir viens tāds vecs lācis mūža maizē. Apsola vairs neuzstājās, apsola izremontēt cirku, lai tik dod to lāci. Tagad vienā busiņā brauc vācietis ar visiem tiem saviem ieročiem ar optiku uz to igauņu pusi uz tiem mežiem. Otrā busiņā aiz viņu brauc lācis. Ja.
Vācietim uzbūvēts tornis, palaiž to vācieti tur medīt. Lācis arī palaiž turpat mežā ārā. Lācis visu mūžu cirkā sēdējis, viņš pirmo reizi mežā. Ja? Apmulsis, izbrīnījies, kaut kādi putni dzied, nedzirdēts, sarāvies, sabijies. Un pēkšņi viņš ierauga kaut ko pazīstamu. Kaimiņu apgaitas mežsargs, kas neko par šitām medībām nezina, brauc ar sieviešu divriteni. Ja? Lācis visu mūžu ar divriteni brauc. Viņš laimīgi metās pie tā divriteņa. Un ko tagad vācietis savā optikā redz, kādi Latvijā dzīvo lāči? Bērniem tas stāsts nepatīk, viņi baidās, ka to lāci nomedīs, bet stāst, ka tas lācis esot laimīgi aizbraucis brīvībā, varbūt braukā vēl tagad pa mežiem kaut kur ar to veco divriteni, ja riepās ir gaiss. Ja? Bet kā folkloras pētnieks es paskatos tālāk, tādī brīdī liekas pilnīgi ticams stāsts, nekur citur tā nevar gadīties. Kanādā līdzīgs stāsts, tur pie Ķīnas robežām Sibīrijā līdzīgs stāsts, vēl kaut kur te Vācijā, Vācijā lāču senvairs nav, ja? Arī līdzīgs stāsts ir, arī starptautiski ceļojošs sižets, kas liekas tik reāls, ka tikai te viņš var būt, ja? Ir folklora vai nav, atkal varam strīdēties, ja? Mēs jau to laikam nevaram īsti noteikt. Gribi tici, gribi netici. Tāpēc meklē tos folkloras pētniekus, arī žurnālistam šatad gadās, arī, teiksim, Bengtsov Klinberga Zviedrijā, kurš vāc šitos stāstus. Un tad žurnālisti viņam zvana, prasa, vai šitas ir patiesas gadījums, jeb tev ir varianti zināmi, jā, un tad tie folkloras pētnieki atkal kļūst noderīgi, lai to paskaidrot, jā. Un ko es vēlējos teikt, ka Guntim Pakalnam ir arī stāstnieku kanāls YouTube kanālā. Pastāsti varbūt tas sākās ar tā, ka, kad radās šī ņemšanās ar stāstniekiem, pats sākums bija ar bērniem, ka 1997. gadā tolaik bija folkloras kustība Pulkā M, Pulkā Teku, jau kādus gadus bērnu folkloras kustība, bērnu folkloras kops, un tad viņiem bija masku konkursi, dziedāšanas konkursi, danču, rotaļu vadīšanas konkursi, un tad mēs ar Māru Melēnu sasaucām vienā telpā bērnus un mēģinājām stāstīsim stāstus tagad. Un tā paša gada rudenī tad jau radās ļoti skaidrs modelis, man pastāv aizdoms, ka es viņu ieteicu, 5 minūtes katram, un tais 5 minūtēs piesaki sevi, izstāsti vienu pasaku, vienu gadījumu no savas vai skolas vai vecāku dzīves un vienu anekdoti. Pieaugušie neviens 5 minūtēs parasti to nevar izdarīt, ja, bet bērni, ka pagatavojās var. Un pēc šī modeļa mums šis konkurss notiek līdz mūsu dienām reizi gadā, un katru gadu kādu 500 bērni iziet cauri šim konkursam. 500. Jā. Rīgā finālā sacenšās ap 100 Latviešu biedrības namā, tad citur notiek, ja namā tur nevar. Un viens otrs cilvēks no tā ir aizgājis, teiksim, Toms Streibergs, klausāmies radio kultūras ziņas. Tas arī sāka ar bērnu folkloras kopu un ar šiem stāstnieku konkursiem bija viens no pirmajiem mūsu ķēniņiem. Ja? Romāns Bargais aktieris, tāda šitā pilsētas upē galvenais aktieris, ja? Izkrita, kā viņu sauc. Tas arī sāka caur folkloras kopām un ar stāstnieku konkursiem un arī ilgi cīnījās, kamēr tika līdz šim ķēniņa titulam. Un redz, vēlāk tas viss viņam noderēja filmu karjerā. Jā. Tā kā vienam otram tas dzīvē noderēja šie konkursi. Un tad 2006. gadā sākās pirmie projekti ar pieaugušajiem. Mēs dabūjām Eiropas naudu. Tur vienkārši vāciešiem vajadzēja projektā trešo. Un tad, tā kā es Vācijā biju stāstījis par tautsdziesmām, vienreiz tad sameklēja mani. Un tā mums sākās šī epopeja ar Kuldīgu, ar stāstnieku festivālu Zivzupu, kas notiek arī līdz mūsu dienām. To ideja ir tāda pavasarī, kad pār par umbulētu zivis un ir pilsētas svētki, tieši tad viņi arī sākās lidot zivis Kuldīgā, tad mēs taisām to savu stāstnieku festivālu. Un pamat ideja ir tāda, ka makšķernieku uzdāvina zivis stāstnieku zupas katlam. Sievietēm pie zupas katla vislabākā runāšanās ir. Ja, tad stāstot stāstus vāra to zupu, un pēc tam mēs mainām to zupu šķīvi pret stāstu. Izstāstot stāstu, tu vari tikt pie zupas. Ja?
Arī tas tagad jau ir visādi pārveidojies, bet arī šis modelis turpinās, un tagad ir stāstnieku festivāli arī citos Latvijas novados. Tā kopiena nav ļoti liela, bet mums ir kādi 20-30 cilvēki, kas apzināti kop šīs stāstīšanas lietas Latvijā. Man bija tā laime tur būt sākumā un Almstantei, ko es viņiem tur rādīju. Ja? Un tad trešais ir no 2010. Gada ir UNESCO stāstu biblioteku tīkls. Iespējams, ka UNESCO atdos šo tīklu tagad Latvijas stāstnieku asociācijai, kas apvieno visus tos, kas ar stāstiem nodarbojas. Ja? Un tā kā ir tāda cilvēka grupa, kas praktiski kop šo mutvārdu stāstīšanas prasmi. Grūtākais tur ir pārvarēt bailes publiski stāstīt stāstus vienkārši. Ja? Un otrs sajusti, kur ir tas stāsta spēks, ka tu nevis vienkārši tāpat runājies, bet stāstu. Ja? Jo tikko cilvēks dzird stāstu, viņam iztēle sāk darboties. Viņš redz tās bildes, kā tur viss notiek, ja? Kā tas lācis brauc ar to divriteni. Ja? Visiem ir acu priekšā uzreiz. Ja? Un ļoti gudri arī augstskolu pasniedzēji, viņi māca caur stāstiem. Jo tas, ko mēs esam dabūjuši caur stāstu, tas daudz dziļāk paliek atmiņā. Tur ir gan emocijas, gan šīs bildes. Ja? Un es esmu redzējis dažu tādu. Keiksim, uz skolu, ko atnāk pa drošības tehniku stāstīt. Viņš jau arī parasti, vismaz manā laikā, bija tur atnāk tāds vīrs, gruntīgs, un viņš stāst vienkārši kā gadījās, un tad gadījās tā, un tev viss ir acis priekšā, un tu zini, ka kontaktā nevar pirkstus bāzt, ja, un ar ugunsdzēšamo nevar spēlēties, un viss ir skaidrs, jā. Bet kā iemācīties, varbūt ir kaut kāda ātra formula, kā iemācīties atcerēties stāstus, jo dienā arī mēs piedzīvojam kuriozas situācijas, bet ar laiku aizmirstās. Ir tāda anekdota pa ģenerāli, viņš stāst saviem padotājiem. Ja jūs esat tik stulbi, ka nevarat atcerēties pavēli, tad pierakstiet tā, kā es to sen jau daru. Ja? Man ir te tāda maza lapiņas, es vienkārši tiem stāstiem sarakstu virsrakstus. Ja? Tas man dara, ka tur ir viens vai divi atslēgas vārdi, un lai to stāstu var atcerēties. Es salieku viņus pa tematiem. Te man, teiksim, ir uz šitām lapiņām, tur man ir kaut kādas 70 erotiskās anekdotas atzīmētas. Ja? Šajā nelielajā. Jā, un tad es uzmetu acis un skatos, kas kurā. Otrs ir uztrenēt, kurš stāsts der. Ja? Tur ir vienkārši vislabāk, ja viņi ir atbilstoši kaut kādai situācijai. Ja? Un katrā labā stāstā, ir īpaši tas par pasakām, tai struktūrā jau ir iekšā viss, lai var atcerēties. Es esmu mēģinājis nospēlēt 9 minūšu vai 7 minūšu garu pasaku. Cilvēki vienreiz noklausās, un viņi jau var atstāstīt, jo tā struktūra tur jau ir. Ja? Vārds sakot, ja tu dzirdi labu stāstu, vajag stāstīt tālāk un vajag atzīmēt tos dažus atslēgu vārdus, lai var uztraukumā atcerēties. Ja? Ar anekdotiem tur man ir īpaša formula, kā vienkārši ir kaut kāda atslēgas vārda, un ja tev nāk tā dzīvē priekšā situācija, par ko ir anekdoti, tad izlec vienkārši tā kartīte ārā. Ja? Un to spēju var uztrenēt, vienkārši tu skaties anekdotas, un kuras ir vērts paturēt prātā. Ja? Jā, atgriežoties pie bērnības, pie talsiem, jo jūs jau uz talsiem ik pa laikam atbraucat. Varbūt pastāstiet tagad par bērnību. Jūs talsos dzīvojot, bijāt palaidnis vai klausīgs bērns, vai gadījās dažādas anekdotiskas situācijas? Godīgi sakot, es ļoti maz no tās savas bērnības atceros. Es atceros brālēns, es biju 9 gadu vecāks. Lidlaukā ganīja govis. Brālēns ganīja? Nē, tur bija tā, ka tur bija govju pulks, un no katrām mājām tad ganīja. Mainījās pa kārtai, ja? Un to govu bija jāved uz ganībām. Un tad manam kā mazam puišelim atļauj kādreiz aizskriet viņam līdzi, ka viņš to govi veda tur. Ja? Tur blakus mājā tā govs tur pats dzīvoja, ja? Tādas atmiņas ir. Tad ļoti daudz man palīdz tēva fotografijas atcerēties. Ja? Tur, teiksim, bija, ka tēva brālis aiz moča iesēja ragaviņas, bija sniegs sasniedzis augsts, sētā bija notīrīts, un tās ragaviņas aiz moča, un mēs 3 puiši tur sēdējām iekšā un braucām aiz moča tais ragaviņās, un tēvs jau paspēja to ar zipspuldzi nofotografēt, un tas man tā skaidri palicis atmiņā. Bet grūti tās atmiņas, tāpēc vajag palīdzēt vecākiem, pajautāt, lai viņi pastāsta kaut ko, un tad tas palīdz atcerēties. Bet es neesmu tāds ļoti labu atmiņu. Jūs mācījāties 8-gadīgā skolā, jā. Nu, tur arī visādas lietas man notika. Es atceros, kā es
ja tas bija kā es vienreiz apčurājos stundā kaut kur 1. klasē, un tad tas kauns bija tik liels, ka aizmuku uz mājām, un tajā dienā vairs nerādījās. Jā, bet visādas lietas jau tā skolā notika, un visi tie agrīnie mīļas stāsti, un ka tev tā meitene patīk, un tā patīk, un nevar jau nekā viņai to pateikt, jā, un tas staigā vakarā gar logiem, un kas viss nav bijis jaunībā, kā saka, jā. Bet tāda baigie piedzīvojumi. Viens piedzīvojums bija, ka mēs vecāki mūs arī radināja pie sporta, un tad mēs braucām tur uz Kamparkalnu pusi slēpot, un tur bija tāds 3 kalniņi, skaisti nobraukšana, un jau vakars, tūlīt mēs braucam, visu jau vācamies uz mašīnu, man vēl pēdējo reizi griba nobraukt, un tagad es nobraucu un piesitās tas, ko sauc pa vadātāju. Kā tev viss ir svešs, un tu vairs netiec apakaļ. Un tad es braucu, kur man liekas, ka vajadzētu braukt, bet nav tas, un paliek jau tumšs. Un tad iet uz gaismu, uz tālus pusi vienkārši. Un tas maz puišels kuņojās tām slēpēm pāri kupenām, jau tumšs paliek uz tālus pusi. Un uz ceļu izkūlos kaut kur tur pie tiem kapiem, jā, un vecāki braukāja mašīnu gar ceļu vienkārši. Es neatceros, vai man baigi rāja un sit. Es domāju, ka tie vecāki bija vienkārši laimīgi man atrast tā naktī. Jā. Tā kā ir dažādi, protams, tie stāstiņi. Brālītis bija laukos dīķi, iekrita sāliņģī, un tad es skrēju uz mājām saukt palīgā, jā, un tad to brāli izvilku laimīgi ārā. Ir jau visādi tie piedzīvojumi. Skolā jūs labi mācījāties vai bija sliktas atzīmes? Es no sākuma labi mācījos, pēc tam slikti mācījos, pēc tam beigās atkal laikam diezgan labi mācījos jau ģimnāzijā. Jā. Interesanti, jā, jūs nesen arī teicāt, jūs jau 7. klasē, jums bija diezgan sliktas atzīmes. Tā dienas grāmata to nevar nevienam rādīt, jā, jo es acīm redot mēģināju to jokošanu tad mācīties. Man patika komentēt un kaut kā tur mēģināt par kaut ko jokot un īsti negāja laikam tā jokošana, jā, un tur piezīmes bija. Bet tā ir tā normālā pusauģa spītība. Es domāju, ka gudri skolotāji saprot, ka cilvēkā vienkārši tie hormoni trako un tas ir vienkārši kaut kā jāpārlaiž pāri. Jā, jums skolotāji neteica, ka jūs... sauca pie direktoras, jā, un direktori noskaita garo penteru, un tad, ko jūs teicāt, jā, jo jaunietim jau iet tas viss garām, jā. Kas tolaik bija direktori jums, kad jums... Tādu vārdu švammeni. Ir, kas atcerās, jā. Ir, kas atcerās vārdu švammeni 8-gadīgā skolā, jā. Kā bija pareizais uzvārds? Es domāju, ka, ja pameklē, tad... Jā. Tad jau, jā. Bet, nesen mēs satikāmies kapiņos un parunājām par draugam, jā, bet, Un interesanti, es avīzē lasīju tādu jūsu tēva stāstu, kad viņš bija Natālijai Meijerai skolēns, skolotājai. Varbūt, jā. Un jā, bija interesants stāsts tādā ziņā, kad viņa vēlējās, lai viņas skolēni pēc viņas nāves tā kā nestu viņas zārku uz kapiem. Un jūs tēvs ir teicis, ka tiešām absolventi un bijušie skolēni esot arī tieši šo zārku nesuši uz jaunajiem kapiem. Jā, tieši. To stāstu viņš tā kā mājās nestāstīja, tur kādam žurnālistam droši vien. Jā. Viņam bija cita viena skolotāja, ko viņš apciemoja līdz mūža beigām. Vēl es viņu vedu, ka viņš jau bija pavisam švaks, jo bija tā, kā pēc Sibīrijas tad viņu, ja tas būtu pirms, vācot viņš arī bija te vietējos Čekas pagrabos bāsts un kaut kas tur daudzīts un kaut ko pratināt, un viņš pazaudēja spēju runāt. Un viņš stostījās visu mūžu tāpēc. Bet bija viena skolotāja, kas ar saviem vingrinājumiem palīdzēja viņam vismaz daļēji to pārvarēt. Jā, un viņš līdz mūža galam bija pateicīgs tai skolotājai. To stāstu gan es zinu, jā. Bet tad, ko jūs varētu pastāstīt par šo Čekas būšanu Talsos? Godīgi sakot, vecāki izvairījās par to runāt, par to izvešanu. Bija tā, ka
Tad, kad mēs braucām, protams, ogu sēņu vietas bija tās pašas, kas viņa jaunībā. Un, kad mēs braucām ogās, tad viņi arī atcerējās tos izviešanas stāstus. Bet, cik es saprotu, citā laikā viņi diezko nestāstīja, vienkārši, lai bērnam skolā nerastos problēmas, jo viņi bija piesardzīgi pietiekami. Jā. Ko visi bērni skolā var nesarunāt. Es vispār brīnos par to padomu laiku sistēmu, kā izdevās, jo mēs dzirdējām, kas notika Bučā tagad, jā, Ukrainā tur, jā. Kā Krievu armija rīkojās. Tas pats viss notika šeit, kad nāca Krievi iekšā. Ja? Bet kā viņiem izdevās pēc kara visas tās atmiņas nodzēst, tur atkal ir milzīga vardarbība, visi tie mehānismi, gan mitoloģija, gan tīri fiziski piespiešana tika likt lietā. Cik maz mēs atcerējāmies un dzimtās atcerās, un cik ļoti sargājās stāstīt, kā tas viss bija tur. Ja? Jo bija tieši tāpat, kā tagad notiek Ukrainā. Ja? Bet kā izdevās nodzēst padomu laikā tās atmiņas, ja? Tur ir ko padomāt. Bet tās atmiņas tika diezgan veiksmīgi nodzēstas, un skolā mācīja ko citu, un arī ģimenēs vienkārši sargājās par to runāt. Ja? No otras puses tās atmiņas par ulmaņu laikiem, protams, palīdzēja mums atmodas laikā. Būtu tas ulmaņu laiki tie stāsti. Tad mums nebūtu tāds spars cīnīties, un tā ir, kā sacīt, caur to adats acis izlīst, tā ir 90. gadu sākumā. Jā. Tās atmiņas jau arī droši vien viņas vienā brīdī tā kā folklorizējās, mitoloģizējās un droši vien kļūst par, nezinu, vēl pēc kaut kādiem 100 gadiem tā būs folklora. Nē, principā ir, lai ieliktu stāstu formā, ir tas stāsts, tā atmiņa ir jāpārveido, ja? Jo es kā tā populāri stāstu, ka stāsts ir tā kā konservs. Ja mēs liekam gurķi konservu burkā, mēs viņu drusku pārveidojam. Ja? Viņš vairs nav tāds gurķis, kā viņš ir uz lauka, ja? Bet viņš ir, teiksim, kreptīgāks, viņā tur ir šķidrums, un ar stāstu tāpat viņš ir jāieliek tai burkas formā, ja? Un viņš ir jāieterp tas notikums stāstu formā, un tad tu viņu nokonservē, un ka viņš saglabājas. Ja? Viņš ir, teiksim, sākums, beiga un pietiekama vizuāla aina, spēcīga un kaut kādam notikumam jābūt. Un tas varētu būt tā ļoti populāri, kā tās atmiņas var saglabāt, jā, ka tu viņu ieliec stāsta formā. Bet šais padomu laikos, jā, protams, bija šie tautai nedraudzīgie noteikumi, nosacījumi. Kā jums, kā folkloras vācējiem, vispār kā jūs varējāt savākt, jo droši vien, kad arī pastāvēja šī nedraudzīgā folklora, vai tiešām neviens no tās nemēģināja atbrīvoties, lai būtu tikai pareizā informācija? To es tā daudz nepiedzīvoju, tā jau ir zinātne. Mums ir tā, ka mums bija viens projekts, kurā es arī biju iesaistīts, rakstīja par Pēteru Šmitu un Pēteru Birkertu starpkara folkloristikas vēsturi. Pēters Birkerts ir tas, kurš uztaisīja nerāt no anekdošu sējumus, bet arī daudz cits interesants grāmatas, un kurš Nacionālās bibliotekas arhitektam ir tēvs. Ja? Mazāk zināms vīrs, bet ļoti ražīgs un ļoti neparasts pētnieks. Mēs izpētījām to starpkaru 20. 30. gadu, Latvijas laika folkloristikas vēsturi, par ko pirms tam arī bija dažs lapusīts uzrakstīts apkopojot. Tur biezā grāmatā. Bet šī padomu laika folkloristikas vēstures vēl nav uzrakstīta. Tur ir atsevišķi pētījumi, viņi jāraksta. Tur bija tā, kā pirmajos gados pēc karā, protams, bija jāvāc šī padomju folklora. Un ko darīja ļoti piesardzīgi. Ideja bija ļoti laba, jo principā Krievu folkloristikā tā ideja par mūsdienu folkloru radās agrāk jau nekā rietumos, jā, pat modernāk tur bija. Bet tas viss tika sabojāts, ka tai padomu folklorā bija jābūt ļoti ideoloģizētā. Jā, tur par darba ļaužu uzvarām, par partizāņu cīņām karos, tur Pavliks Morozovs un Zoja Kosmodemjānska un visi šitie mītiskie stāsti. Ja? Un, protams, ka to vāca ļoti negribīgi. Tur, teiksim, nolika uz galda polšu, izstāstīja labam dziedātājām, kas mums ir vajadzīgs, un tagad liksim zemnieku sētas vietā, liksim kolhoznieku rudzu druvu, ja? Un kumeliņu vietā saliksim traktorus, sacerēja abas tās dziesmas, un, kā saka, zirgs paēdis, un kā tur bija, ne vilks paēdis un kaza dzīve. Ja?
Un tikko tas beidzās, tā arī radās tāda baigā nepatika. Kā Staļins nomira, daudz kas mainījās. Jā, radās tāda liela nepatika pret to mūsdienu folkloru. Un tas varbūt arī vairākus gadus desmitus nobremzēja par šīm mūsdienu lietām interesēties, jo tas viss vienkārši tik tā ideoloģiski sabojās. Bet tur sākumā visādi es esmu redzējis arhīvu materiālos svītrojumus padomu laikā, teiksim, kā ir virsnieks minēts, Krievu virsnieks, tas Krievi ir izsvītrots, lai nevar redzēt, ja kaut kāds tur vācu virsnieks vai ko tur varētu domāt. Tā ir tie stāstiņi, ko stāstīja mutvārdos, bet nepierakstīja. Piemēram, ir, ka pēc kara tur zemnieks brauc uz pilsētu, viens izlec no krūmiem un revolveri saka, ved man jābrauc uz pilsētu. Zemnieks prasa, kas tu tāds esi, šis saka NKVD. Vecākā paudze jau zina, jā, drošības orgāni, jā, kaut kāda tur drošība. Labi, tas vīrs, nu jāved, jā, revolveri. Pēc kāda laika tas vīrs iemieg, zirgs apstājās, tas pamostās, pēc kāpēc zirgs stāv. Nu, zemnieks arī gribēdams būt gudrs, saka MZGD, kas nozīmē mans zirgs grib dirst. Un, protams, ka tādus nepierakstīja, tādus labi dzirdēts, tad viņi stāstīja tālāk mutvārdos, jā, bet arhīvā mums tādus nepierakstīja. Tā kā pastāvēja jau arī paralēli tas viss, bet nu, ne tā baigi daudz to visu vāc, protams. Vairāk tad tā drošāku vāc to veco laiku folkloru. Nu. Jā, tagad jau ar tie saīsinājumi, visādi ir, jā, tas turpinās. Bet padomu laikā bija briesmīgi daudz tie saīsinājumi, un tad tas bija vesels žanrs tāds, jā. Jā, nu, teiksim tā, pasākums tuvojas noslēgumam. Nedaudz runājot par talsiem, man interesē, kura ir jūsu mīļākā vieta talsos? Nu, es būšu nekaunīgs, ka tomēr tas ir tas zemes gabaliņš, par ko es rūpējos. Tās ir tās manas vecāku māju vieta ar bumbieru koku vidū. Tas bumbieru koks ir drusku pa tiem 65 gadiem paaudzies. Bērnībā tad es tur vienā zarā biju šūpolis iekāris, tagad tā zarā tas zars ir nolūzis, bet koks vēl ar vienu aug, ir ābeļdārs vecāka vairs nav, ir mammas stādītās avenītes, tēvs stādītās ābeles. Lai arī īrnieki tur dzīvo iekšā, bet ir līgums, ka es kādu daļu no tās ražas paņemu, tur ir ķiršu koki. Tals ir vispār unikāli Latvijā, es nezinu, cik Eiropā ar to, ka te putni nenoēd ķiršus. Un tad es te braucu ķiršu laikā, lieku burciņus ar ķiršu kompotu, un visu gadu man ir ko dāvināt, ja. Nu, mēs esam katrs par kaut kādu zemes gabaliņu atbildīgi, un tas mums ir jāpieskata. Tas mums liekas, ka pieder uz papīra rakstīts, tas ir tavs īpašums, bet tas ir uz laiku tikai, ja? Un vienkārši jautājums, kādā kārtībā tu atdos viņu tiem tālākajiem, vai tu to savu zemes pleķīti uzturēt. Bet, protams, tals man ir ļoti mīļi, kad es aizgāju studēt uz Rīgu, man bija ļoti grūti pie Rīgas pierast, jo ar tiem talsiem, kas staigā, nu, katrā vietā notiek kaut kāds gadījums, tev ir bijis kaut kāda emocija, ja? Un runājot par teikām, to es jauniešiem nepaspēju izstāstīt. Viņas parodas tādas personīgās teikas, ja? Ka tā ir atmiņa, teiksim, tur tu gāji ielai pāri un tev mašīna gan arī virsū uzbrauc, ja? Tur tu redzēji ļoti skaistu varavīksni, piemēram, ja? Un tur tu ziemā sēdēji, brauc no kalna, ja? Turpat pie viesnīcas, tur bija tā labā braukšana no kalna. Tur rudenī sēdēja vidusskolnieks, skatījās, kā lapas birst un uzrakstīja, teiksim, vienu no saviem pirmajiem dzējoļiem, ja? Un ir ļoti daudz tādas vietas, un viņas atkal aizmirst, bet, kad tu pastaigā, tu viņas visas atceries, un tas ir tā bagātība, kas mūs veido, jā, cilvēki dzīvo konkrētās vietās, un, protams, viņi to vietu apdzīvo ar stāstiem un atmiņām, jā, un es ieteiktu vienkārši neaizmirst šito, pievērst šitai lietai uzmanību, jā, un būt pateicīgai tai vietai, ka viņi ir skaisti un ka pa viņu tev var būt atmiņa, ka tu neesi aizrauc prom uz kaut kādu citu pasaules malu, kur tev viss ir jāsāk no sākuma, jā. Mēs esam laimīgi, ka mums te ir talsi, ka mēs te varam dzīvot un staigāt pa tiem talsiem un priecāties, cik viņi ir skaisti, jā, ar visu to savu vēsturi, un es ceru, kādu laiku arī nākotni, jā. Un arī tie cilvēki visi, jo satikt pazīstams cilvēkus un redzot, kā tie bibliotekas cilvēki, kā muzeja cilvēki strādā un cīnās par vietas atmiņu. Ja?
Un arī daudz citu, arī tai pašā mazpilsētas stāstnīcā. Man te ir paticis paskatīties, kā jūs aicināt tos talus cilvēkus un kā jūs ar viņiem runājat. Tas ir svarīgi, jo uzturēt to kopīgo, to dušu, jo ka dzīve nav tik bēdīga, kā viņi izskatās, vai ne? Višķiņ jau. Ko jūs novēlat mums apkārtējiem? Ko tu vari novēlēt? Parasti jau novēl to, kas pašam ir baigi svarīgs, un ļoti grūti uzminēt, kas citiem ir, ja? Nu, varbūt jāvēl tā emocija, vienkārši mīliet to, kas jums ir mīļi, un nebaidieties viņiem to arī pateikt, ka viņi ir mīļi vietām, cilvēkiem, ja? Arī grāmatām, jā, pārlasiet savas mīļās grāmatas, un ir kaut kāds brīdis, ka par tiem mīļajiem jārūpējās, un nepalaist to brīdi garām, kad ir jārūpējās, jā. Jā. Paldies, Gunti. Varbūt vēl kāds jautājums klātesošajiem? Nav. Tad es teikšu Guntim Pakalnam paldies par šo stāstu. Paldies par to, ka dalījāties stāstos par savu dzīvi. Un mēs uzzinājām kaut ko arī vairāk par mums, nozīmīgu cilvēku, folkloras pētnieku. Vienkārši zēnu, kurš ir dzimis audzis Talsos. Paldies, Gunti! Paldies! Paldies! Un es... Jā.